Sveicināti! Šodien parunāsim par ko interesantu Rīgā, par tās lapidārijiem. Tieši tā. Vārds nāk no latīņu lapidus, kas nozīmē akmens. Un sākotnēji tie bija, akmeņi ar uzrakstiem. Jā, bet mūsdienās tas jēdziens ir kļuvis plašāks. Tagad tie ir arī ēku fasāžu gabali, visādi arhitektūras elementi, pat skulptūras. Principā akmens liecības. Rīgai ar tās vairāk nekā 800 gadu vēsturi, kariem, ugunsgrēkiem, pārbūvēm. Šie fragmenti ir ļoti svarīgi. Jā, tie ir kā tādi vēstures puzles gabaliņi. Tie palīdz saprast, kā pilsēta ir mainījusies un arī, ko mēs esam zaudējuši. Un šodien paskatīsimies uz dažiem šiem akmens stāstiem, kas mums ir pieejami. Interesanti, ka pirmās tādas apzinātās saglabāšanas idejas parādījās jau 19. gadsimta beigās. Tieši tā, kad Rīga piedzīvoja straujas pārmaiņas, būvniecības bumu. Piemēram, kad būvēja Biržas banku Doma laukumā, tas bija ap 1887. gadu, arhitekts Friedrichs Šels pagalmā saglabāja vecās muitas ēkas baroku portālu. To grezno ieeju, jā. Un vēl divus bareljefs. Ar Neptūnu un kuģiem un to spārnoto ģienību ar Merkūra zizli. Jā. Tas parāda tādu agrīnu vēlmi, nezaudēt vēsturiskās vērtības pilnībā. Diemžēl šie konkrētie fragmenti šodien nav publiski apskatāmi. Žēl, bet tas nebija vienīgais gadījums. Nebūt, ne. Arī Vilhelms Bokslavs, būvējot banku Smilšu un Aldaru ielu stūrī, rīkojās līdzīgi. Saglabāja portālu un arī, kas interesanti, būvdarbu laikā atrastas akmens maskas. Akmens maskas? No kurienes tās? Pastāv versija, ka tās varētu būt no viduslaiku Svētā Nikolāja pareizticīgo baznīcas, kas tur kādreiz atradās. Redziet, te jau ir nākamais solis ne tikai plānota saglabāšana, bet arī atrasto lietu novērtēšana. Un vēl ir saglabāti fragmenti citur Vecrīgā, Peldu Vecpilsētas Laipu ielās. Jā, portāli, epitāfijas, un ir bijušas arī privātas kolekcijas. Piemēram, arhitekta Augusta Reinberga lapidārijas viņu mājas pagalmā Skolas ielā. Bet, kā jau teicām, par Šela portālu arī šī, diemžēl, nav publiski pieejama. Labi, bet ir taču vietas, kur mēs šos akmens stāstus varam redzēt paši savām acīm. Kur tad? Protams. Viens no nozīmīgākajiem ir Latvijas arhitektūras muzeja pagalms. Tas ir ēku kompleksā Trīs brāļi. Jā, Mazo pilsielā. Tieši tur. Tur jau kopš 1930. gadiem, kad paplašināja Rāts laukumu un Doma laukumu, sanesa fragmentus no nojauktajām vai sagrautajām ēkām, portālus, ģerboņus, reljefus, un viss ir rūpīgi aprakstīts, marķēts. Tātad tur var gūt labu priekšstatu? Noteikti. Un tad, protams, pati senākā kolekcija ir Doma baznīcas krusta galerijā un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kas ir turpat blakus. Kas tur ir apskatāms? Oi, tur ir ļoti daudz kas. Kapu plāksnes, piemēram, daļa no tām ir ārpusē, pie baznīcas sienas no Jaunavu ielas puses. Tad vēl Kauna staba fragments, akmens lauva, Jāņa skolas reljefs un pat Markīza Pauluči pieminekļa oriģināls. Daudz kas, protams, glabājas arī muzeja fondos. Un nevar nepieminēt atjaunoto Melngalvju namu, arī tur ir izveidots savs lapidārijas. Jā, tas ir ļoti interesants piemērs. Tur ir oriģinālā, diemžēl karā sagrautā, nama fragmenti, skulptūras, pat ķieģeļi, un blakus tiem ir restaurēto elementu modeļi. Tāds kā dialogs starp pagātni un tagadni. Interesanti. Bet kas notika pēc Otrā pasaules kara? Tad jau sagrauto ēku bija daudz. Jā, un tad parādījās tāda jauna pieeja, daļu no šiem kara laikā sagrauto ēku fragmentiem sāka apzināti integrēt pilsētvidē, piešķirtiem jaunu nozīmi, jaunu dzīvi. Piemēram? Spilgts piemērs ir Svētā Pētera baznīca un tās apkārtne. Iekšpusē baznīcā var redzēt rācnamu kāpņu fragmentus, savukārt ārpusē tajā zemajā mūra sētiņā baznīcu ir iemūrēti dažādi elementi, portālu fragmenti, akmeņa maskas. Akmeņa maskas. Atkal? Jā, un par vienu no tām pat klīst leģenda, ka tā esot no nama, kur kādreiz apmeties Zviedrijas karaus Gustavs Ādolfs. Vai tā ir taisnība, kas to lai zina, bet stāsts ir. Un līdzīga ideja ir realizēta arī Basteikalnā, vai ne? Tieši tā. Pēc kara arī tur nonāca dažādi fragmenti – kārtuši no Zirgu ielas, maskas,
kāpņu gabali, viens stabiņš no Kamarina nama. Tā parks, kas jau pats par sevi ir piemiņas vieta senajiem pilsētas vaļņiem, kļuva arī par tādu kā memoriālu karā zudušajai Vecrīgas daļai. Tie akmeņi tur klusi stāsta par zaudējumiem. Unikāls ir arī tas lapidārijs, kas veltīts telniekam Augustam Folcam. Jā, viņa bijušās darbnīcas vietā Valdemāra ielā. Tas ir ļoti īpašs, saglabāti darbnīcas vārti ar hermām, tās ir tādas kā statujas kolonnu vietā, un pagalmā izvietoti dažādi elementi no ēkām, kurām Folts veidojas dekorus, pūces galva, fauna galva, ūdens alegorija. Tātad veltījums konkrētam māksliniekam. Jā, un ir arī lapidārija, kas saistīta ar memoriāliem. Piemēram, Dzirnavu ielā, vietā, kur kādreiz atradās horālā sinagoga. Kad veidoja memoriālu, atraka ēkas pamats un atrada oriģinālās ēkas fragmentus. Piemēram, akrutēriju, jumta stūra rotājumu palmu lapu veidā. Un šie fragmenti tika iekļauti memoriālā. Tas piešķir tam vēl dziļāku vēsturisko slāni. Un šī lapidārija veidošanas prakse turpinās arī mūsdienās. Jā, noteikti. Pavisam nesens piemērs ir Franču liceja žoks, ko atjaunoja 2018. gadā. Izrādījās, ka vecais žoks bija celts principāli no būgružiem. Oho. Jā, un starp tiem būgružiem atrada vēsturiskus fragmentus, logu aiļu daļas, vecus ķieģeļus, pat akmens vannu. Tos vērtīgākos tad iemūrēja jaunajā žogā. Redziet, pat nojaucot veco, var atrast ko vērtīgu jaunajam. Tātad Rīgas lapidārija ir ļoti dažādi. Ļoti dažādi, jā. Ir oficiālas muzeja kolekcijas, ir privātas, ir tādas, kas nejauši veidojušās pilsētvidē. Daži ir labi zināmi, citi slēpjas kādā pagalmā, bet tie visi ir vērtīgi pilsētas vēstures nesēļi. Un kāds ir to status šobrīd? Tas ir dažāds un pieejamība arī. Tāpēc aktualizējas doma par nepieciešamību šīs kolekcijas kaut kā sistematizēt, varbūt pat veidot vienotu centralizētu lapidāriju un apsvērt, vai kādus elementus nevarētu atgriezt to sākotnējās vietās vai integrēt pilsētvidē kā apskates objektus. Tātad darbs vēl priekšā, un noslēgumā varbūt tāda viela pārdomām klausītājiem. Nākamreiz pastaigājoties pāri Rīgu, ir vērts paskatīties uzmanīgāk. Ne tikai uz fasādēm. Bet arī uz mūriem, žogiem, pagalmiem. Tieši tā, jo varbūt tieši tur slēpjas kāds aizmirsts vai vēl neatklāts stāsts akmenī. Pilsētas vēsture var būt tepat blakus, ja tikai mākam to ieraudzīt.